Dienu nomaina vakars, ikdienišķs vakars. Ikdiena ir pelēka. Dzīve neiekārto speciālas dienas lieliem darbiem un jaunu pasaules dzimšanai. Gadi ir kā cēlieni visai parastai lūgai. Cik gadu būs lemts dzīvot šim te mazajam cilvēciņam? Un kādi tie būs? Zvejnieka dēls. Mūsu ciema estrādē bieži vien ir izrādes, un cilvēki nāk no tuvām un tālām mājām. Cilvēki grib aiziet no ikdienas. Uz skatuves viss ir lielāks, gan mīlestība, gan naids. Un pašu dzīve pēc tādas izrādes arī tiecas kļūt lielāka. Arī man ir jāvar, arī man ir jābūt labākam. Un cilvēki jau dara arī. Ja jūs būtu bijuši mūsu rajona ciemu sacensībās, tad jau paši redzētu un nogaršot arī. Laiks rīt. Un atkal viens gads būs galā. Kāds tas ir bijis? Kā šajā gadā veicies mana ciema ļaudīm? Kā sākās šis gads? Ar sniegu, protams, dziļu un baltu sniegu. Katra gada sākums ir balts, balts dabā un cilvēku dzīves jaunešķitajā lapā. Balts un daudzsološs klusums. Taču visbiežāk jaunais gads sākas ar laimes vēlējumiem un svecītēm klātu eglīti. Jaunais gads sākas ar prieku, ar salatēvu, lai kāda tam kuro reizi bārda, pakulu vai vates. Jaunais gads ir dzīves prieka deju un mūzikas laiks. Mūzika. Šim cilvēkam šogad skanēja pēdējais maršs. Pašas atcerēts ikdienas taktīm caurausis. Bet šis pilsonis savu maršu vēl tikai uzrakstīs, lai vien iemācās cieti staigāt pa zemi. Dzīvība ir mūžīga. Cilvēkus aicina tāli un tuvi ceļi. Viņi rūpējas par tūkstošu lielām un mazām lietām. Nekad jau darāmā nepietrūkst. Vienmēr kaut kur kāda krāsns nav iekurta, kāds ūdens nēsis aiznests un kāda doma neizdomāta. Cilvēki steidzas, kā šie te piemēram. Tā ir mūsu kolhozu valde, spriež, ko darīt, kā būt. Un te jau nu viņi ir, tie darba darītāji. Klausās, kā pašu bērni slavē viņu čaklumu un sēž galvas nodūruši. It kā justos vainīgi, ka nav padarījuši vēl vairāk. Vēl vakar mēs kopīgi darījām darāmo, bet šodien skaties. Vilis ir medaļnieks, Fricis arī, tāpat Kārlis, bet Veldai jau nu sen vajadzēja. Lai medaļu kaltuve strādā ar pilnu jaudu, cilvēki ir pelnījuši atzinību. Starp citu, arī es jau nepaliku bešā.
Dažs gan saka, ka uz laukiem esot kā paradīzē. Sauļojies, elpo ozonu un darbs. Rausti tik kloķus traktoram vai kombainam. Pareizi jau ir mehanismu laiks un pie stūres jaunieki. Cik nu to vēl palicis? Daudzi bēg no šīs paradīzes. Kāpēc? Te jau arī ir viens no šiem kāpēc. Ko te ar mašīnu lai iesāk? Labi vēl kā ar veselu ādu tiec malā. Ehē, tad jau nu talkā jāiet mums. Jāmeklē bērniņu uz sētuvi, ja vien pelis to nav apstrādājušas. Bet tas jau tikai tā reizēm. Mašīnas padara lauvas tiesu, bet vai tādēļ darāmā mazāk un darbs vieglāks? Pavasaris mūsu gotiņām vairs nav tāds brīnums kā viņu vecmāmuļām. Pastaigas augu ziemu un pirmajā ganu dienā diez kādas briņošana nav prātā. Toties govju veselība esot labāka, garas stāvoklis nosvērtāks un arī piena esot vairāk. Un kur jau piens, tur arī visādu dārzeņu nepieciešams. No malas raugoties, tāda siltumnīcas būvēšana ir tīrā izpriece. Tur dēlis, tur nagla, caurspīdību pleju pa virsu un skaties, siltumnīca gatava. Vasarā visau griezdamies. Un kā šim neaug, ja klimats tur iekšā tāds kā Āfrikā. Dārzniecības sievas tad nu raujas, kā lai to pasaka, nu gandrīz vai bez kaut kā. Būs mums sava agropilsētiņa. Drusku žēl jau ir izzūdošo veco lauku māju. Katra tāda sēta bija maza valsts, gan uz upes kraujas, gan pie bērzu vai ozolbirs. Bet ko lai dara? Cilvēki tiecas pēc kopības. Palūk šeit pat, tie ir mūsu dziedātāji. Svētkos pie mums sabrauc no visa rajona, un dziesmas tad aizskan tālu pāri zilajiem mežiem. Dziesmas par darbu, ikdienu, ilgām un laimi. Un kad ik 5 gados reizi Rīgā uzplauks krāšņi tautas tērpu ziedi, arī mūsējie ir tur, un viņu balsis tad aizskan pāri visai Latvijai. Izrāde iet uz beigām. Beigas būs labas. Gandrīz visām lugām ir labas beigas. Un tad vēl pa mēriņam alus, jaunie vēl dejos, vecie sēdēs, skatīsies, atgaiņās odus un atcerēsies. Ko atcerēsies? Savu jaunību vai varbūt šorīt nokļautu sienavālu. Un tā nu atkal viena diena ir galā. Nav bijis varoņu darbu, nav dzimusi jauna planēta. Rītdiena būs tāda pati un arī citāda. Dažs atkal kļūs par gadu vecāks, dažs prātīgāks, dažs laimīgāks. Laime, katrs to tiecas iegūt, bet tā nav iegūstama kā ābolu kilograms vai jauns velosipēds. Laime ir ikdienā, nemainības mūžīgajā mainībā, šogad, nākošgad, un pēc tam būs atkal viens gads ar tostiem un baltu sniegu. Dažām pirmais, citam viens no daudziem, bet vēl kādam pēdējais.